visiem! Cik smuks rīts. Bišķīts saliņš. Zivtiņš spēlējās pa ūdeni. Nu, laikam atkal būs kaut kāda copīte. Šodien ilgi nesēdēsim, līdz kādiem 2 maksimums. Nu, mēģināsim kaut ko noķert. Tā kā nu tā. Fiksāk jāmais iekšā barība un jāmet iekšā. Atkārtojās pagājušās reizes scenārijs. Atkal iekšā barotavāriku mazais plicēns. Lielāks nāk. Varētu būt vimba. Cik te pagāja 20 minūtes. Jā, vimba. Celsim tāpatās augšā. Obā. Smuka vimba. Smukiņa. Nu ko, pirmā ir, tā teikt. Viss darbojās. Tā kā nu tā, ķeram tālāk. Un tāda copa, ka pat nav laika kameru ieslēgt. Viens pēc otra tie plicīši nāk. Viņi gribās jau vimba, nu paska kādas smukas copas, nu. Nezinu, vai var redzēt galotnīci. Kaut kas jau sēž, laikam. Nevar saprast. Nu, pasmagi nāk. Lielāks plicīts vai nu vimba atkal jau. Uzreiz kā pēc iemetiena. Nē, plicīts laikam. Jā, plicīts. Kā iemet tā ir, kā iemet tā ir. Viens pēc otra. Otrai makšķerai jāmaina montāža atpakaļ. Es te eksperimentēju. Uzliks līdošo montāžas variantu. Bet kaut kā man viņš nepatīk. Realizācija mazāk. Copīt nevar redzēt tik labi, kā uz to pasternosterto montāžu. Tā kā nu tā. Ķeram, ļoti sportiski tā copīte. Bija es pagājušā nedēļa. Tā gulbi dīķī saucamā barankā. Bet nu pagājušā nedēļa tieši sanāca tāds nežēlīgs vējš. Tas šonedēļ sanāk, pirmdien bija, jā. Tas nežēlīgais vējš, tad lietus tur, nu, tad tur īsti nekas no tās copas tur nesanāca. Pasēdēja stundiņu 2 un visu un aizgāja. Vietiņu izbarināja un viss, tā teikt. Tāpēc arī video nebija, visi jau atcerās, kāds laiks bija riebīgs. Tās līdošā montāža būs jāņem nost, jāliek atpakaļ vecā labā montāža. Man tās līdošā kaut kā nepatīk. Kas pa copi. Šitā parāla. Un turpinājums būs. Ir. Galvenais nesasteigt laikam. Rausta vēl. Nu. Viss. Tā kā sēž galā, man liekas jau. Ja ir te kaut kas maziņš akal. Man liekas, ka nav, jā. Tie plicīši tur ņemās.
Bet nu periodiski tādas copes. Bišķiņ man aptinās. Aptinās man pavadiņa. Jā. Tak. Skatīsimies. Tārpiņi tā kā veseli. Iemetīšu šito, nomainīšu uz parasto montāžu. Tā slīdošā man nepatīk galīgi. Ai, bišķi nedavilka. Drusku. Pa švakru iemetu. Nekas turpat blakus jau ir. Tā kā nu tā. Gaidam bimbas. Varbūt kāds breksi arī varētu. Ārčīs noķēra jau breksi, ķerot bimbas. Vārds arī Jelgavnieks. Viņš te bija tais sacensībās, derētu laikam aizbraukt tur aiz tā Tetels tiltē, licencētā zonā pamēģināt. Ja jau tur tik daudz vimbas, ka tur pa 40 vimbām ķerst, tā jau laikam tur kaut kas ir. Tādī posmā. Nu, skatīsimies, kā tur sanāks. Kaut kas bišķi smagāks nāk. Vimba laikam. Nē, atkal plicis. Kaut kā vienkārši baigi žiperīgs. Plicis tomēr. Bet tā pretojās, ka varēja izjust uz visu makšķerīti. Bet nu pličulēts. Tomēr. Nekas. Gaidam.
Nu, jūs redzējāt apmēram kāds tās copes ir. Viena pēc otras. Zivtiņu punktos jau ir. Tā kā, nu, te gar krastu kaut kāds asarīts vai līdaciņi te dzenā zivtils. Man punktā arī plicis ir. Tagad jau kādā no makšķerēm viennozīmīgi jau sēž plicēns kaut kāds periodiski parausta. Kā tad īsti sanāk? Ja man tagad galā mazs plicēns, un man pieķerās kaut kāds zandarts pie tā plicēna, tā tīri no burtiskā viedokļa sanāk, kad es esmu ķēris uz dzīvo. Nu tā. Un sanāk, kad es esmu tā kā malu zvejnieks jau. Nu, vai kā viņš ir? Jo pēc likuma jau uz dzīvās ēsmas, nu, uz dzīvajiem nedrīkst tagad ķert. Pagājušreiz, man liekas, tas bija kaut kāds zandarts. Visdrīzāk viņš bija paķēris to zivtiņu vai nu līdaciņu. Paķēru uz to zivi. Vienkārši norāvus no āķa un viss. Tāda man teorija. Jo, nu, kas būtu uz āķi trāpījis no šitiem āķiem nostikt, ir ļoti grūti. Nu tā, nu gaidam tās vimbas, nu. Varbūt vēl kāda tomēr atnāks, te no rīta atkal bija viena tā vimbela. Un tas arī viss, kā mazie pliči pienāca, tā viss cauri. Jā. Man te komentāros viens tur komentēja baigi. Stāstīja man, kad, nu, no sākuma viņš teica, kad rudenī un pavasarī tās copītes tieši otrādi esot tādas, nu, tādas diezgan pašvakras, un vasarā viņas esot tādas baigi aktīvas. Nu. Par ko es viņam jau tur pateicu, ka, nu, es nezinu, es visu mūžu esmu tā ķēris, kad, nu, uz pludiņu makšķeri, piemēram, vienmēr rudenī un pavasarī liek lielākus pludus, tas ir uz smagākiem svariem, jo tās zivs, tās copas ir diezgan tādas redzamas un tā tālāk. Un vasarā tieši pretēji nonāk līdz tam, ka tur pat līdz grāmam, pusotra grama liek tādas pludiņas, lai varētu redzēt vismaz to copi. Tas ir, kas attiecās pa tām auklām, kad es pateicu, ka, nu, vasarā tās copītes tādas švakāk pamanāmas, un tad būs ērtāk ar auklu, jo auklu nodot tā kā visas tās copītes. Tas ir viens. Un tad vēl bija viņam tāds komentārs par to bremzīt. Viņš saka, uz monofilo auklu, nu, tā kā bremzīt nevajag vispār likt. Nu, tā kā uzgriezt bremzi un tikai velc. Nu, tā kā, nu, nevajag pieregulēt bremzīt, tā kā priekš pavadiņas, bet, nu, es nezinu, nu, ja tur pieķerās kaut kāda lielāka zivs, tad viņi vienkārši aiziet prom no visu pavadu un viss, nu, to bremzīt vajag plus mīnus tā pieregulēt, lai varētu, nu, to pavadiņu izturēt, nu, to stiepienu, jo, nu, pavadiņi jau nav tā kā pamataukli tik spēcīgi, kas te pa copēm uz abām divām makšķerēm riktīgi parāva. Tā kā, nu, es nezinu, nu, bremzīt vajag pieregulēt tā, lai nenorautu pavadu. Kaut kas te tā notirināja. Otra makšķera arī. Bet, nu, nezinu. Pagaidām šito velku. Kaut kas laikam ir galā tomēr. Nu, tas laikam būs plicīts. Tad jā, plicīts. Bet, nu, tā norāva. Likās, ka tur vimba galā pilnīgi nodarbināja visu. Plicīšu bars nāk ik pa brīžam.
Tajā otrā makšķerē arī laikam plicītis sēdēs. Tā kā, nu tāda ir mana teorija par tām makšķeru lietām. Es nezinu, uzrakstiet komentāros, varbūt kāds, kas zina, varbūt kaut ko, ko es nezinu. Tu te esi ieķēries kaut kur zem žokļa. Jā, nu man liekas, ka man tā teorija būtu pareiza, nu vismaz par tām bremzītēm, nu 100%, nu es nezinu, fīderī jau arī, nu man jau liekas, ka vasarā tās copītes ir tāds bišķi tāds piezemētāks. Un tad būtu labāk tomēr to auklu likt, jo, nu, aukliņi tā kā nodod baigi labi tā copīti, var redzēt. Tā kā, nu tā. Rakstiet komentāros, kā tad viņš īsti. Nu, vēl nezinu, kādu pusstundu pasēdēšu. Tiem pličiem te vienas mūks. Višķiņ apnika tos plicīšus raustīt jau. Nekas lielāks arī nepienāk. Tāpēc, nu, laikam būs jātina makšķeris. Tā kā, nu tā. Jau kaut kāds bariņš akali salasīts. Kaut ko es tur garām metu jau, nu, sietam, tāpēc tur nu, nav visas zivs, kas būs noķerts. Tā kā, nu tā. Nu tā mums te izskatās. Viena vimbele un atkal plicīšu bars. Laidīsim vaļā, kā jau vienmēr. Tā viena vimba man nav vajadzīga, tāpēc, nu, aiziesim, izlaidīsim ārā. Tā kā, nu tā. Nu, šitais nevar atdzīvoties. Viens plicīts. Nē. Nu, nekas līdakām būs barība. Tā kā tā. Šķiņ izpūs no tās kameras. Un tad tā, nu ko, nu, fīders iet vaļā uz pilnu klapi, tā kā, nu, visi, kas fīderisti, kas vēl nav bijuši, droši brauciet, fīdera sezona ir vaļā, var makšķerēt. Es domāju, te pilsētā varbūt nē, bet, nu, kaut kur ārpus pilsētas jau mierīgi brekšs, ko Arts jau noķēra tur brekšs, tā kā, nu, es domāju, ka brekšs arī jau iet. Tā kā, nu tā, nu, nezinu, nu, tās vimbas te pilsētā, nezinu, tā pa bišķam ir, nu, redz, šodien vienu noķēru, ja būtu pasēdējis līdz vakaram, vēl varbūt kādu noķertu, bet, nu, pat cik man te ir darīšanas visāds, arī jāpaspēj, tāpēc, nu, šodien tā kā ir, nu. Sveicien visiem no Sirdspuķītes, reku viņi jau te, varbūt siltāks nāks, tad mēs viņu arī paņemsim uz kādu copu līdzi, jo viņam ir tāda salīga. Tā kā, nu tā, nu, ko, nu, gads pagājis, kopš manām pirmajām copēm pa lielam, kas ir filmēts, nu, ir 400 sekotāji, ļoti daudz skatījumu ir, tā kā paldies visiem, kas piesako, kas skatās, kas komentē, tur visu uzmet tos laikus parasti un tur. Nu, un tā, nu, centīsimies kaut ko šogad uzfilmēt, kaut ko arī labāk, un ne tikai te vietējo kaut ko centīsimies tā, nu nezinu, kā tur viss tā procedūra sanāks. Katru gadu jau plāna liela, bet, nu, kā sanāk, tā sanāk. Tāpēc, nu tā, nu, turpiniet skatīties, piesekojiet, kas nav piesakojis kanālam. Nu, un gaidīsim tad jauns video. Nezinu, rīt būs, nebūs video, kā tur sanāks ar tiem laikiem. Tā kā,
tā.